dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Visi kaimiņi to dzird, līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par mocu, nāc paskaties, Albi. Lielpiltonē ir atvērusies jauna motocross halla. Speedzone NX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties, tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Hei, puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīšu enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, a katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērt šo arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone NX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone NX, jā, jo tas ir Speedzone NX. Speedzone NX. Tā, uzmanību halē. Galvenais tiesnesis dod zaļo gaismu. Turpinām mēs trešo posmu Latvijas iekštelpu čempionātā 2026. gadā ar trešajiem braucieniem. Trešā braucienu sērijā sākām ar ruķīšiem. Mazajiem bērniem, mazajiem zēniem. No 4 līdz 6 gadu vecumām. Tā kā ruķi, lūdzu, stājāmies pie starta barjeras. 6 minūšu brauciens plus 1 aplis. Un tad jau paskaitīsim punktus kopā un pareiķināsim jau. Tā bija šī neoficiāli, jo oficiālais vērtējums ir no sekretariāta, no laika kontroles, bet mums jau visiem patīk tā ātri pareiķināt statistiku, veidot par šodienu, par 3 braucienu summu. Un tad jau arī redzēsim, kāds mums tā neoficiāli izskatīsies un godā piedestāls šajā mazajā bērnu klasītē, mazajiem ruķīšiem. Šodien nav kopls dalībnieku skaits, ir tikai 5 atbraukuši. Varbūt izskaidrojums arī ar ļoti augstajiem ziemas apstākļiem. Tomēr viņi ir bērni līdz 6 gadu vecumam. Nestartē neviens igauņu mazais sportists. Iepriekšējās reizēs mums bija arī pa kādiem igauņu pārstāvjiem šajā mazajā rūķu klasē. Bet šodien pēc 2 braucieniem līdera pozīcijās ar 50 punktiem ir Armīnas Bražģejos. Pirmajā posmā Armīnas Bražģejos nepiedalījās sacensībās. Mums līdz ar to kopvērtījumā līderis ir Emīls Malkalns. Punkti iegūti gan par 1, gan par 2 posmu. Un arī šodien viņam 2 otrās vietās, tā kā joprojām līdera pozīcijās kopvērtējumā ir Emīls Malkalns ar 60. numuru, bet šodien 2 uzvaras ir izcīnījis Armīnas Bražģejos ar šo velna ducīti uz numura plāksnes 13. numuru. Pēdējais starts ruķišiem 18. janvārī.
Krīt starta barjerā. Šoreiz Emīls Malkalns. Emīls Malkalns bija ļoti ātri startā. 60. numurs izcēla startu un līdera pozīcijās. Bet redzēsim, kāds būs turpinājums Emīlam Malkalnam, jo tūlīt aiz viņa muguras ir pirmā un otrā brauciena uzvarētājs Armīnas Bražģijus no Lietuvas ar 13. numuru. Joprojām vēl pirmā apļa laikā līdera pozīcijās. Abi divi paņem iekšmalu virāžu, iekšējo virāžu. Maza tramplīnu kaskāde, lielais tramplīns. Gandrīz abi divi blakus, gan Emīls Malkalns, gan Armīnas Bražģijus. Pirmā apļa turpinājums, tagad trases vidējā sektorā, kurš tūlīt arī pāries trases pēdējā sektorā. Un joprojām līdera pozīcijas notur Emīls Malkalns ar 60. numuru. Tuvojas trases pēdējais sektors. Jā, pēc ļoti veiksmīga starta joprojām līdera pozīcijās ir Emīls Malkalns ar 70. numuru. Kaut gan Armīnas Bražģijus ir viņam burtiski pussekundi, no 1 sekundi attālumā aiz viņa. Domāju, ka šī cīņa par līdera pozīcijām noteikti turpināsies arī nākamajā aplī. Pirmajā aplī Emīls Malkalns līderis, otrajā vietā Armīnas Bražģijus 8/10 starpībā un trešajā vietā Hubertas Zaluba. Hubertas Zaluba, Lietuva, kurš gan pirmajā, gan otrajā braucienā arī izcīnīja trešo vietu. Tagad arī ir pēc pirmā apļa trešajā vietā, bet joprojām līdera pozīcijās Emīls Malkalns. Augsts revanša par pirmā un otrā brauciena otrajām vietām. Tagad Emīls Malkalns kontrolē situāciju trasē, aizveda otro apli līdera pozīcijās. Tagad trases vidējā sektorā, un tagad jau iekšmalu mēģināja sev izcīnīt Armīnas Bražģijus. Emīls Malkalns to redzēja, nokontrolēja šo situāciju un neļāva Armīnam iesprauties iekšmalā, līdz ar to veiksmīgāk izbraukt virāžu. Un jau tuvojas otrā apļa pēdējais sektors. Tūlīt arī tuvosies finiša pagriezienām. Abi divi ātrākie rūķīši šodien šajā klasē. Emīls Malkalns un Armīnas Bražģijus. Iekšmalu finiša pagriezienā mazliet pietrūka Armīnam, lai izvirzītos vadībā. Tomēr Emīls Malkalns noturēja līdera pozīcijas garā taisnē ar šiem lezenajiem tramplīniem. Tāda, kā sportisti saka, pilnā ar pampakiem. Tā mazliet ar humoru varam pateikt. Bet, ātrums šajā taisnē ir diezgan liels, un arī šie lezenie tramplīni tomēr prasa zināmu tehnisku meistarību, lai varētu šajā lielajā ātrumā veikt šo garo trases taisni nogriezni. No Armīnas burtiski minūtes aizmugurējā riteņa Emīlam Malkalnam. Vēl vienā virāžā iekšmalu piesēdz Emīls un notur ļoti veiksmīgi pašlaik līdera pozīcijas. Un tagad iekšmalu atkal Armīnas, Emīls pa ārmalu vēl lielāko ātrumu. Un arī šajā aplī pagaidām absolūti kontrolē situāciju trasē. Emīls ar 60. numuru, otrajā vietā Armīnas Bražģijus. Brauciens turpinās ar lielu pārsvaru par pārējiem šo divu zēnu izpildījumā. Un jau trešais aplis. Starpība tā pati 0,7, 0,8 sekundes. Kā iekšmalu finiša pagrieziena Emīls atvēra iekšmalu Armīnam, kurš to ļoti profesionāli izmantoja. Perfekti. Ļoti izskrēzēja iekšmalu. Pietiekam ātrumā, lai tālāk taisnē jau būtu līdera pozīcijas. Kā kļūdas, kādu kritienu piedzīvoja Emīls. Skrēja pakaļ līderiem un mazliet satrakojās. 3 apļus noturējās līdera pozīcijas Emīls un kādu kļūdu pieļāva tramplīna, mēģinot atkal samazināt atstarpi ar līderi Armīnu Bražģiju un piedzīvoja kritienu Emīls Malkalns. 60. numurs. Tagad lepnā vientulībā līdera pozīcijās ir Armīnas Bražģijus ar 13. numuru.
kurš brauc pretī 3 uzvarām šodien. Jā, 75 punkti veidojās, bet tā kā viņš pirmajā posmā nestartēja, tad domāju, ka pēc šīs dienas sacensībām joprojām uz 4. posmu līdera pozīcijas būs Emīls Malkalns, kurš tagad ir atkāpies, nu redzēsim. 2. pozīcijā būs Emīls Malkalns, viņu apsteidza arī Hubertas Zaluba. Emīls Malkalns ir 3. vietā, jā. Hubertas Zaluba ir pakāpies uz 2. vietu, 4. numuru, un Emīls Malkalns ir dēļ kritiena tagad zaudējis līderā pozīcijas un pat atkāpies uz 3. pozīciju. 4. vietā Eriks Bērziņš ar 22. un 5. vietā Alfrēds Lazdiņš ar 2. numuru. Tikmēr nevienam netraucēs Armīnas Bražģijus tuvojas finiša aplīm. 6 minūtes ir pagājušas, laiks ir iztecējis rūģu klasē, un tagad Armīnas Bražģijus dosies finiša aplīm. Tāds lieliska diena, priekš 13. numura. Armīnas Bražģijus nav maiticīgs, brauc ar 13. numuru, kas viņam šodien atnes jau ir 2 uzvaras un brauc pretī 3. uzvarēja rūķu klasē. 1 aplis līdz brauciena beigām. Armīnas Bražģijus, Lietuva. Ar lielu pārsvaru pār savu tautnieti. Huberta Zaluba ar 4. numuru. Un Emīls Malkalns dodas finiša aplī kā 3. Zaudēja viņš 2. vietai 4,8 sekundes. Nu, viena apļa laikā vairāk. Viņš neko daudz vairāk neizdarīs. 1 aplis vairāk līdz finišam palicis. Un tomēr skatos punktu summu. Tad ar visu kritienu 3 braucienu summā Emīls Malkalns varētu kāpt uz goda piedestāla 2. pakāpienā. Punkti viņam pietiktu priekš 2. pakāpienā, arī tad, ja viņš finišēs 3. vietā. Bet vēl līdz finišam vēl ir jātiek. 1 brīdis un atkal kāda ķibele vai kļuvīte un viss atkal cerības vējā, tā kā jākontrolē brauciens līdz beigām, līdz finiša karogām. Un tad varēsim teikt, ka darbiņš ir izdarīts. Nu ko, gaidām finišu. Un sveicām šodienas absolūto uzvarētāju Armīnas Bražģijus. 25 punkti, 75 punkti kopā un pelnīti 1. vieta. Un 3. posmā rūķu konkurencei. 2. vietu izcīnām Hubertas Zaluba. Viņam 22 punkti, tātad kopā 62 punkti. Un 3. vietā Emīls Malkalns ar 20 punktiem, kopā 64 punkti. Nu, neoficiālais vērtējums, protams, Armīnas Bražģijus, Emīls Malkalns un Hubertas Zaluba. Tāds lūk ir pirmais trīnieks manā skatījumā pēc punktiem. 4. vietā Eriks Bērziņš un 5. vietā Alfrēds Lazdiņš. Tāds lūk ir vietu sadalījums mazajā rūķu klasē. Nu jau 7 minūšu brauciens, plus 1 aplis. 50-nieki. 7 minūtes plus 1 aplis, kur mums pēc 2 braucieniem līderis ir kopvērtējumā Oskars Luige no Igaunijas. 900. numurs, viņam arī maksimālā punktu summa 50. 2. vietā ar 44 punktiem ir Artjoms Vasiljevs no motoklubā Austrumu Zibens un 3. vietā šodien pirmo reizi startējošais Latvijas telpu čempionātā vai arēnas krosā
Tomas Jaunžēkers ar 66. numuru. Viņam 40 punkti, 2 trešās vietas. Nu, un ar elektromocītī šodien startējošais Ričards Mihailovs 2 reizes izcīnīja 4. vietu. Viņam 36 punkti pirms pēdējā 3. izšķirošā braucienā 7 minūšu garumā plus 1 aplis. Nu, kurš tad 3. braucienā izcēlis startu? 2. braucienā lielisks bija Oskars Luige, kurš trasē aizbrauca kā pirmais Igaunis ar 900. numuriņu. Un pēdējās 5 sekundes līdz startam, uzmanību uz startam. Krīt starta barjera. Strauši izskrējiens un tomēr Oskars Luige izskatījās, ka Oskars Luige izceļ startu ar 900. numuru. Turpat blakus bija arī konkurenti, bet braucienu sāk kā līderis pirmā gan 2. braucienā uzvarētājs 900. numurs Oskars Luige. Piecdesmit kubicēnu klasē startē bērni līdz 9 gadu vecumam, 9 gadiņi. Tas ir pēdējais gads, kad var braukt vēl šajā 50 kubicēnu klasē, bet tad jau jāpāriet pēc tam jau uz 65. Ir jau arī zēni, kuri ir jau 65, sākuši braukt jau arī 9 gadu vecumā un visai veiksmīgi. Tātad tas ir, protams, ļoti atkarīgs no tā, kādas ir meistarība, kāda ir fiziskā izturība. Un tas jau jāizlēm arī treneriem, vai tur ģimenei pārkāpt no šīm mazām opcīšām uz lielāko, jaudīgāko, vai tas ir 10 gadu vecumā vai 9 gadu vecumā. Tas ir katram ļoti, ļoti individuāli, tur nevar kaut kādu vienu noteikumu punktu pieņemt. Un tā pirmais aplis Oskars Luige Igaunijā. Artjoms Vasiljevs 2. vietā, 1,5 sekundē aiz viņa 625. Un tāpat, ka iepriekšējos braucienos 3. vietā Tomas Jaunžēkers no Moto AZ motoklubā ar 76. kur 4. vietā Ričards Mihailovs no Bieriņu motoklubā ar 100. numuru ar piebildi, ka viņš brauc ar mazo elektromocītī 50 kubicentimetru klasē. 5. vietā Lukas Rauka Igaunijā ar 244. un sešnieku pēc pirmā apļā noslēdz Dominiku Ojasālu arī no KTL Racing Igaunijā ar mazo KTM mocīti 818. numurs. Tikmēr jau 2. aplis mazajiem 50-niekiem līdera pozīcijās notur Oskars Luige. Brauc pāri finiša līnijai un cik tālu aiz viņai Artjoms Vasiljevs no motokluba Austrumu Zibens. Starpība nav liela, starpība nav sastāda 1,6 sekundes. 1,6 sekundes starpība starp 1. un 2. vietu. Tomas Jaunžēkers netiek līdzi līderu ātrumam. Viņš atrodoties 3. pozīcijā zaudē 9 sekundes pagaidām. Artjomam Vasiljevam, kurš ir 2. vietā, un Ričards Mihailovs 2,5 sekundes atpaliek no Tomasa Jaunžēkera ar savu elektromocīti 4. pozīcijā. 100. numurs. Nu, lūk, tāds ir 2. aplis šajā 50 kubicēnu klases braucienā. Kritiens atkal šeit trases vidējā sektorā, bet tur ir palīdzīgas rokas. Tūlīt klāt ir arī vai no vecāki, vai no pārstāvi. Mocījis tiek iedarbināts un puika var turpināt braucienu. Kaut gan sekundes un desmitaļas, protams, ir zaudētas dēļ šī kritienā. Tuvajā, kā izfreizēja pagriezienu, mamma mia, kā izfreizēja pagriezienu viens no braucējiem, un tas jau arī ir visai grūti gan piecelt mocīti, gan pašam arī piecelties. Tā kā Artjoms Vasiljevs ir kļuvis tagad par līderi. Artjoms Vasiljevs izvirzās vadībā ar 625. numuru. Oskars Luige pēc kritiena ir 2. vietā un 11 sekundes zaudē. Ļoti daudz, 11 sekundes zaudē tagad Artjomam Vasiljevam. Lūk, kādu kļūdu pieļauj līderis un tūlīt jau to acīgi izmanto tuvākais sekotājs Artjoms Vasiljevs. Un tagad jau šī starpība starp 1. un 2. vietu vairāk nav 1,5 vai 2 sekundes, bet 11,5 sekundes. 3. vietā Tomas Jaunžēkers
ar 76. un arī Ričards Mikailovs 4. vietā, bet arī viņš ir zaudējis cīņā ar Tomasu Jaunžēkaru par 3. vietu, un šī starpība pieaugusi līdz 10 sekundēm. Tā kā vienā apļauna laikā, lūk, kādas izmaiņas notikušas, jauns līderis trasē, motoklubs Austrumu Zibens, un tas ir Artjoms Vasiljevs ar 625. numuru. Bet, nu kā šeit kopējie punkti veidojas. Jā, pirmajā braucienā Artjoms Vasiljevs bija 2. vietā, 2. braucienā arī 2. vietā, 44 punkti. No ja Artjoms Vasiljevs uzvar šajā braucienā, tad viņām ir 49 punkti, bet Oskars Luiga saglabā 2. pozīciju, tad 3 braucienu summā viņam ir 72 punkti. Un uz godā piedestāla augstākā pakāpiena tik un tā kāptu mūsu viesis no Igaunijas Oskars Luiga ar 900. numuru. Tomas Jaunžēkars 3. vietu stabili nosargā, netojas viņš Igaunim Oskaram Luigam, un arī Ričards Mikailovs ir visai patālu aiz viņa 4. pozīcijā. Līdz ar to Tomas Jaunžēkars brauc pretī 3. vietai arī 3 braucienu summā, un 5. vietu notur Lukas Rauka no Igaunijas ar 244. numuru. 1 minūte un 1 saplis līdz brauciena beigām. Nu, varētu teikt, ar šādu ātrāku apļa laiku, ko trasē ir veicis Oskars Luiga, 1 minūte 10 sekundēs, tad 2 apli vēl ir 50-niekiem šajā 3. braucienā jāiztur, un tad jau varēsim jau diezgan precīzi saskaitīt punktus kopā un sadalīt vietas vismaz 1. trīniekā, 1. piecniekā, pēc 3 braucieniem Latvijas čempionātā arēnu krosā 3. posmā. Artjoms Vasiljevs pārsvars ir visai liels pār Oskaru Luigi. 6 sekundžu pārsvars, 2 apli līdz brauciena beigām. Nu, izskatās, ka šādi braucot, kontrolējot situāciju savu ritmu trasē, Artjoms Vasiljevs varētu arī noturēt līderā pozīcijas. Nu, tikai nevajag sanervozēties un izcīnīt tik ļoti vērtīgus 25 punktus lielajam kopvērtējumam. Artjoms Vasiljevs, motoklubs Austrumu Zibens. Un dodas arī finiša aplī. 1 aplis līdz brauciena beigām Artjomam Vasiljevam, 625. numurām. Oskars Luigam 2. vietā. Nu, redzēsim, cik daudz viņš zaudē. 5 sekundes viņš zaudē, aizbraucot finiša aplī Artjomam Vasiljevam. Un pat mazāk, 4 sekundes, 4 sekundžu starpība. Tā kā atkal savā tempā ir iegājis Oskars Luiga no Igaunijas un mēģinās vēl pēdējā aplī pamačoties par uzvaru braucienā ar Artjomu Vasiljevu. Tomas Jaunžēkars kā 3. brauc finiša aplī un arī veido savu 3. vietu 3 braucienu summā šodien 3. posmā 50 kubicentimetru klasē. Jā, nu finiša aplis, atkal finiša aplis. Līdera pozīcijas joprojām vēl ir Artjoms Vasiljevs. Oskars Luigi ir iegājis absolūti savā lieliskajā ātrumā, ko viņš demonstrēja gan 1. gan 2. braucienā, arī pēc kritiena. Nu, ko? Tojas finišs 50 kubicentimetru klasē. Iekšmalu mēģinās paņemt. Vai tomēr, tur ir sekundes simtaļas, viennozīmīgi. Tomēr 10 daļas, 2 desmitaļas par labu Artjomam Vasiljevam. Finišā 2 desmitaļu pārsvars un uzvaru izcīna 25 punkti. Artjoms Vasiljevs, Oskars Luiga 2. un viņām 22 punkti, bet 3. vietu, trešā vieta vēl nav finišējusi. Gaidām Tomasu Jaunžēkaru no Moto AZ motoklubā 76. numurs un ir 20 punkti un 70 punkti kopvērtējumā.
Ričards Mihailovs, Bieriņu motoklubs, elektromocīts un ir viņam 4. vieta finišā. Tā izskatās arī 18 punkti, un 4. vieta viņam ir arī 3 braucienu summā. Tā uzmanība nākamajam braucienam 60 piecnieki. Trasē jau būs 8 minūtes plus 1 aplis. 60 piecniekiem 2 uzvaras šodien ir Robertam Vinteram no Jāņa Vintera mototīm. Maksimālā punktu summa 50. 2. vietā ir Daniels Koklaus no Bieriņu motokluba pēc 2 braucieniem ar 44 punktiem un 3. vietā Damirs Kaimins, arī motoklubs Austrumu Zibens. Krīsāka barjera un vai nu Roberts Vinters, vai nu Daniels Koklaus izcēla startu. Šeit no augšas skatoties, nosacītai baltai līnijai abi divi blakus bija, tur vajadzētu fotofinišu, lai varētu noteikt, kurš tad bija ātrāks startā, bet līderis ir Roberts Vinters. Roberts Vinters ar 183. numuru, tomēr ir izkarojis līderā pozīcijas cīņā ar konkurentiem un pašlaik pirmā apļa vidējā sektorā notur līderā pozīcijas. Tūlītais viņa arī Bieriņu motokluba pārstāvis Daniels Koklaus 729. numuru. Viņa sīvākais konkurents šodien, skatoties uz 1. un 2. braucienu. Un kā tā klāsies šajā braucienā Robertam Vanagam, kuram bija ļoti laba punktu summa pēc pirmajiem 2 posmiem. Arī no Bieriņu motokluba no Mārupes Roberts Vanags, kurš šodien kvalifikācija arī uzrādīja 2. ātrāko apļa laiku, bet tikmēr pirmais aplis Roberts Vinters, Daniels Koklaus un Roberts Vanags. Roberts Vanags zaudēja pagaidām 2. vietai 1,3 sekundēs, bet Daniels Koklaus 1. vietai 1,4 sekundēs un 4. pozīcijā Damirs Kaimins ar 23. numuru no motokluba Austrumu Zibens. Damiram Kaiminam šodien ir 2 trešās vietas, 40 punkti, un tagad 4. vieta. Tas nozīmē, ka šodien Damirs Kaimins no motokluba Austrumu Zibens var pat tēmēt uz goda piedestāla 3. pakāpiena, jo ne tik veiksmīgā dienā ir Robertam Vanagam, kurš 1. braucienā bija tikai 9., 2. 5. vieta. Un attiecīgi arī Rauls Saldābols nav saplusojis tik daudz punktus, lai varētu pamačoties 3 braucienu summā par 3. pozīciju, 3. vietu uz goda piedestāla. Tās visas, protams, ir prognozes, tie cipariņi bezskaislīgi, notikumi ir trasē, sekojam līdzi notikumiem trasē un kārtējais aplis Roberta Vintera izpildījumā, ātrākais apļa laiks arī Robertam Vinteram ar 183. numuru, joprojām 1,4 sekundes viņam zaudē Daniels Koklaus no Bieriņu motoklubā ar 729. numuru, bet 3. pozīcijā Roberts Vanags samazinājis atstarpi ar 2. vietu līdz 7 desmitaļām. 7 desmitaļu starpība starp 2. un 3. vietu. Un 4. vietā Damirs Kaimins zaudē 2,5 sekundes Robertam Vanagam. Tagad kopā ir visi, varētu teikt, pirmais 4-nieks, pat pirmais 5-nieks. Visi vēl ir pagaidām kopā šajā 8 minūšu braucienā plus 1 aplis. Sekojam līdzi notikumiem trasē. 75 kubicentmeru klasē. 2. posmā uzvaru izcīnīja 3 braucienu summā Roberts Vinters. Šodien viņam arī 2 uzvaras 183. numuram. Un tagad līderā pozīcijas kārtoja aplī veids
Līderis Roberts Vinters ar 183. numuru savā mājas trasē. Un cik tālu aiz viņa šajā aplī? Nu jau 3 sekundžu starpībā ar Danielu Kohlavu. Vēl iepriekšējā aplī bija 1,5 sekundžu, tagad 3 sekundžu starpība. Ar Danielu ir Robertam Vinteram un 3. vietā Roberts Vanaks joprojām mazāk par sekundi zaudē. 2. vietā ir Danielam Kohlavam. Roberts Vanaks ar 715. numuru, un tur ir pamatīga cīņa ar Danielu Kohlavu. Abi divi no viena motokluba, ko vadā lieliskais treneris Aivars Ābols, kurš ļoti daudz strādā ar jaunās paudzes braucējiem, un arī Bierīņu motoklubam varētu teikt savs mini motokrosa seriāls, kas notiek Jaunmārupē motocentrā Vilciņi visā sezonas garumā. Un lūk, šī Bierīņu motokluba pārstāvji, abi divi pašlaik cīnās par 2. 3. vietu braucienā, kur Roberts Vanaks cenšas pakāpties uz 2. vietu, un tomēr 2. vietā ir 22 punkti, nekā 3. vietai 20 punkti. Nu, starpība mazāka par 1 sekundi, joprojām 2. pozīcijā 729. Daniels Kohlavs, kā ēna seko viņam Roberts Vanaks ar 715. numuru. Jā, viens otru ļoti labi pazīst, treniņos viņi ir kopā, bet šodien viņi vairs nav treniņa biedri, bet ir konkurenti, vissīvākie konkurenti savā starpā. Šajā braucienā cīņā par 2. 3. vietu, kur 4. vietā Damirs Kraimins. Nu, tagad gan viņš ir atpalicis no 3. vietas, turpat 4 sekundes, bet šī 4. vieta un 18 punkti, domāju, ka Damiram Kraiminam pietiks, lai kāptu uz goda pjedestāla 3. pakāpienā, 3. posmā 65 kubikcentimetru klasē. Nu, tas ir pagaidām tādas prognozes, kā jau pirmīt es teicu, bezkaislīgā matemātika, šie cipariņi, bet nu, tā veidojas šī situācija. Kaut gan, kamēr nav finiša rūtainais karoks, tie ir tikai un vienīgi prognozes, un wow, pa tuvu 2. pozīcijā ir Roberts Vanaks. No sīva cīņā ar savu kluba biedru joprojām ir Daniels Kohlavs un Roberts Vanaks. Tikmēr no viņiem mūk projām Roberts Vinters, no jau turpat 5 sekundžu starpībā ar 2. vietu, bet ļoti skatāma cīņa visā trases garumā ir starp 2. un 3. vietu. 729. un 715. numurs virāžā iekšmalu mēģināja paņemt Roberts Vanaks. To acīgi pamanīja Daniels Kohlavs. Nepieļāva Robčikam šo manevru veikt pa iekšmalu, un abi divi pārmalu izsprēzē virāžu. Tagad jau trases vidējais sektors, tūlīt pāries arī trases pēdējā sektora. Joprojām 3. pozīcijā Roberts Vanaks ar 715. numuru. Nu, tramplīnu šī kaskāde. Un tuvojas finiša arkai, Red Bull arkai, kur joprojām 2. vietā Daniels Kohlavs ar 729. un 3. vietā Roberts Kaspar cīņu. Ojojoj, kā abi divi mačojas savā starpā par punktiem braucienā, par punktiem arī kopvērtējumā. Un Roberts Vanaks. Ja paskatāmies iepriekšējo apli, tad Roberts Vanaks ir bijis par 1/10 lēnāks nekā Daniels Kohlavs. Tikai par 1/10, bet ātrākais apļa laiks ir tomēr Robertam Vanagam šajā braucienā. Bet 3. pozīcijā, joprojām 3. pozīcijā. Virāžas pa ārmalu ar lielāku ātrumu, abi divi veids, perfekti. Vēl viena virāža paņem iekšmalu. Abi divi braucēji un kontrole situācija joprojām Daniels Kohlavs ar 729. numuru. Tikmēr jau Roberts Vinters jau bija pamucis projām vairāk par 5 sekundēm no abiem diviem šiem nesamierinājumiem vienā kluba braucējiem šajā 3. braucienā. Un jā, 3/10 starpība. Joprojām 3/10 starpība. Tātad 8 minūtes ir pagājušas, nu jau mēģina jau pa visu banku iet Roberts Vanaks, jau tādu jau riska faktoru jau brīžiem jau pieļauj.
attiecīgajā trases posmā sektorā. Jo 22 punkti ir priekš lielā kopvērtējumā sezonas līderiem ierodoties šodien uz trešo posmu būtu vērtīgākie nekā 20 punkti par trešo vietu. Pēc šī trešā braucienā uz ceturto posmu par sezonas līderi kļūst Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīm, jo Roberts Vanaks pirmajā braucienā bija tikai 9. vietā, otrajā braucienā viņam 5. vieta, un tagad lūk, finiša aplī dosies gan Daniels Koklaus, gan arī Roberts Vanaks, abi divi no Bieliņu motokluba, un tikmēr jau 8 sekundžu attālumā no līderiem ir Roberts Vinters savā finiša aplī. Visai pārliecinoši līderis savā mājas trasē, bet šī cīņa vēl turpinās starp Danielu Koklavu un Robertu Vanagu, 729. un 715. numurs. Un no pirmā apļa līdz pat šim brīdim ir burtiski pussekundžu, 30 daļu, 70 daļu attālumā viens no otrā, bet to izšķirušo izrāvienu manevru, lai varētu izvirzīties otrajā vietā, kaut kā Robertam neizdodas pilnīgi veikt. Un tagad, kā abi divi kluba braucēji izdarīja, vispārīgi mazliet muļķību sastrādāja. Jā, tā nebija tā vieta, kur Robčiks varēja viņu apsteigt, pārāk daudz sadomājās, sapreizēja šo virāžu un izsita laukā gan sevi, gan arī Danielu Koklavu, un tikmēr jau finišē uzvarētājs. Un tas viss atkal notika, dramatiskie notikumi finiša aplī. Wow, Damirs Haimins izsina otro vietu. Lūk, jā, braucot 4. pozīcijā, Damiram Haiminam 22 punkti un 25, protams, Robertam Vinteram tie 75 punkti kopvērtējumam. Un Rauls Saldābols izcīnā trešo vietu. Ir 20 punkti Ralfam Saldābolam, kopā 56. Ko tad darīs Daniels Koklaus un Roberts Vanaks? Abi divi vēl ir virāžā. Nezinu, ko viens otram pateica vienā klubā braucēji. Vēl nav finišējuši, ne Daniels Koklaus nav finišējis un arī Roberts Vanaks nav finišējuši. Vēl gaidām finišā. Daniels Koklaus finišē, un tie ir 18 punkti. Un Robertam Vanagam 5. vietā. Jā, 5. vietā un 16 punktiem. Šodien melnā dienā Robertam Vanagam. Šodien 3 braucienu summā, 44 punkti ir tikai Robertam Vanagam. Tā bija 3. vietas. Šodien 3 braucienu summā tika Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. 1. vietā Roberts Vinters. 2. Daniels Koklaus un 3. Damirs Haimins. Tāda lūk ir mana matemātika neoficiālā 65 kubicentimetru klasē. 85 ir gatavi 8 minūšu pārbaudījumā plus 1 aplis. Un 85 3 starta barjerā. Kurš izceļ startu? Agnis Alksnis. Turpat arī ir Jurģis Kosovičs un arī iepriekšējā braucienā, 2. braucienā abi divi mačojas līdz pat finišam, kur līderis pašlaik pēc 2 braucieniem ir gan Luis Junzis, gan Agnis Alksnis. Abiem diviem ir 47 punkti, un 3. vietā atrodas Jurģis Kosovičs ar 40 punktiem, 177. numurs. Sākās brauciens atkal sīvā mačošanā starp šiem 3 ātrākajiem, viennozīmīgi ātrākajiem braucējiem.
85 koeficientu klasē, Luisa Jonzi, 91. Agnis Alksnis, 151. un Jurģis Kosovičs, 177. Līdera lomā. Trešā brauciena sākumā Agnis Alksnis no Viking triāla ar 151. numuru otrajā vietā. Jurģis Kosovičs 2,5 sekundes aiz Agni Alkšņo trešajā vietā. Grigas Saukaitis no Lietuvas 438. Un tikai 4. vietā Luis Junzis, kuram šodien bija ātrākais apgalaiks kvalifikācijā. Luis Junzis ar 91. numuru 4. vietā no Eimiks Bauska. Un līderiem zaudē savam sīvākajam konkurentam par uzvaru šodien 3 braucienu summā. Uz doto brīdī 9 sekundes. 9 sekundžu starpībā ar līderi ir Luisam Junzim. Nu, neveiksmīgs starts Luisam. Pašlaik dod viņam otro vietu 3 braucienu summā uz doto brīdī. Bet vēl brauciens nav beidzies. Mēs paši redzējām iepriekšējos braucējos, kādi dramatismu pilni braucieni bija tieši aizbraucot vēl finišu aplī. Un tagad 80 piesniekiem līdera pozīcijās Agnis Alksnis, kuram uzvarai bija otrajā braucienā, tagad trešajā braucienā viņš arī ir līdera pozīcijās, un otro vietu notur Jurģis Kosovičs 167. numuru, tad joprojām 4. vietā Luis Junzis ar 91. numuru. Viņš gan zaudē mazāk par sekundi trešajai vietai Grigas Saukaitis, un izskatās, ka nākamajā aplī jau varētu Luis Junzis pakāpties uz trešo vietu šajā 85 kubicentimetru klasē pēdējā braucienā. Šodien mums Speedzones arēnā Latvijas čempionātā arēna krosā trešajā posmā. Priekšā vēl ir 4. posms februārī, kad arī mēs uzzināsim pirmo reizi Latvijas motokrosa vēsturē Latvijas čempionus iekštelpu motokrosā. Jā. 2024. 25. gada sezona hallē atvērās, bija mums 3 sacensības, bet tas nebija oficiāli Latvijas čempionāts. Tas bija iekštelpu motokrosa sacensības, cīņā par šeit balvām, skaitījām kopā arī 3 posmus, bet oficiāli Latvijas čempionāts ir 2025. 2026. gada sezonā. Tā kā februārī pieliksim punkti visām šīm motociklu klasēm un uzzināsim vēsturiski pirmos čempionus Latvijas motokrosā, arēna krosā. Būs noteikti arī 2027. gada, 2028. gada čempioni, bet kaut kā vēsturē vienmēr paliek pirmie čempioni tā. Nu jā, pirmais čempions bija tas Miķelīts, pirmais čempions tajā klasē bija tas Pēterīs un tā tālāk. Un tojas kārtējais aplis Agnis Alksnis notur līdera pozīcijas, nejot viņš aiz muguras sīvākā konkurentā Luisa Junģa elpu. Kārtējais aplis Agnim Alksnim. 151. numurs un šādi braucot, viņš brauc pretī uzvarai šodien 3 braucienu summā. Otrajā vietā joprojām Jurģis Kosovičs, un viņam tomēr ir pietuvojies Luis Junzis. Luis Junzis viņam ir pietuvojies līdz 2,5 sekundēm. Luis Junzis atradis atkal savu ritmu trasē, un ar katru apli uzlabo sniegumu. Luis Junzis ir bijis arī iepriekšējā aplī ātrāks par Jurģi Kosoviču. Apļa laiks ir par pusotru sekundi ātrāks nekā Jurģis veica apli, bet pats ātrākais apļa laiks 80 piesniekiem pieder Agnim Alksnim. 1 minūte 4 sekundes un 4 desmitaļas. 151. numuram ir ātrākais apļa laiks. Agnis Alksnis, Viking triāla kārtējais aplis. Pietiekami liels pārsvars, lai varētu noturēt tā droši līdera pozīcijas par tuvāko sekotāju Jurģi Kosoviču, kurš
Atpaliek 6 sekundes, 6 sekundžu starpība. Jā, un atkal ātrāks aplis ir padevies Luisam Junzim. Luis Junzis ir pietuvojies Jurģim jau līdz 1 sekundei, 1 sekundžu starpība. 91. numurs ir gatavs jau šī apļa laikā atkarot otro pozīciju. Līdz ar to 22 punktus kopvērtējumam. Tas viņam ir vajadzīgi gan šodien 3 braucienu summā, gan, protams, arī lielajā kopvērtējumā. Un tagad jau meklē iespēju, meklē jau diagonāles, meklē īpašu virāžu, lai varētu pakāpties uz otro vietu, apsteidzot Jurģi Kosoviču ar 177. numuru. Pusotra minūte līdz brauciena beigām. Finiša pagrieziens, virāža. Joprojām trešajā vietā Luis Junzis. Starpība tur ir 3 desmitaļu starpība. Aizbraucot tagad nākamajā aplī. Un starpībā ar līderi pieaugusi līdz 6,8 sekundēm. Agnis Alksnis līdera pozīcijās 6,8 sekundes aiz viņiem Jurģis Kosovičs un Luis Junzis. Jā, iekšmalu izmantoja. Luis Junzis izmantoja virāža iekšmalu un ļoti labi izfrēzēja iekšmalu. Līdz ar to dabūja pātrinājumu lielāku nekā Jurģim Kosovičam pa ārmalu. Un lūk, otrajā vietā pakāpies ir Luis Junzis ar 91. numuru un tagad trešajā vietā Jurģis Kosovičs. Divi apli uz brauciena beigām, pirmo un otro vietu šķir aizbraucot pēdējos 2 apļos 7 sekundes starpība par labu Agnim Alksnim. Luis Junzis otrajā vietā un trešajā vietā Jurģis Kosovičs zaudēja līderiem 7,7 sekundes, bet otrajā vietā Jurģis Kosovičs zaudēja 9 desmitaļas. Divi apli uz brauciena beigām. Tur 4. vietā ir Grigas Saukaitis no Žemaitijas ar 438 un 5. vietā Vakaris Degutis ar 217 numuru Žemaitijā. Finiša aplīm tuvojas līderis Agnis Alksnis ar 151 numuru. Viking Trial. Agnis Alksnis un saglabās līdera pozīcijas arī pēc trešā posma, ja viņš finišēs 1. vietā. No jauno Jurģa Kosoviča pamucis projām ir Luis Junzis ar 91. numuru, bet līderis ir visai patālu. Mazliet starpība ar līderi Luisi samazinājas līdz 6,3 sekundēm. Bija 6,9 sekundes, tagad 6,3 sekundes. Bet es domāju, ka brauciena situāciju kontrolē pilnībā Agnis Alksnis un finiša aplī noturēs savu ātrumu trasē, savu tempu. Un tāda cīņa par uzvaru braucienā nesāksies. Tā vismaz pagaidām izskatās. Skatoties, cik tālu no otrās vietas ir pamucis projām Agnis Alksnis ar 151. numuru, no jau trases pēdējais sektors, pēdējās virāžas. Finiša virāža, mierīgi, bez riska izbrauc finiša virāža un uzvar. Jā, Agnis ir priecīgs, ļoti priecīgs, 25 punkti, un tā ir uzvara trešajā posmā 3 braucienu summā. 72 punkti ir par 3 braucieniem Agnim Alksnim un Luisam Junzim 22 punkti, 69 punkti ir Luisam Junzim, bet tā ir otrā vietā un trešajā vietā Jurģis Kosovičs ar 20 punktiem un 70 punkti, un tā ir trešā vietā. Ar mazu piebildi mans neoficiālais vērtējums Agnis Alksnis, Luis Junzis no MX Bauska un Jurģis Kosovičs no VV Motor Racing Team trešajā vietā.
85 kubikcentimetru klasē. Simtdivdesmit piecnieki juniori. 8 minūtes plus 1 aplis, kur līderis pēc 2 braucieniem ir Hugo Hendriksons no VV Moto Racing Team. Un otrajā vietā Ingus Supe no Moto Vidzemes ar 946 un trešajā vietā pēc 2 braucieniem ir 2 sportisti. Gan Ignās Benjussis ar 80. numuru no Lietuvas, gan arī Martīnas Jasjonas no Lietuvā. Nu, kurš tad izceļ startu? Hugo Hendriksons. Hugo Hendriksons arī trešajā braucienā izceļ startu no VV Moto Racing Team. Viņš ir līderā pozīcijās, tūlītais viņa arī Ingus Supe no Moto Vidzemes. Nu, tur bija cīņa otrajā braucienā par šiem 2 braucējiem līdz pat finišam. Un tagad atkal mazliet labākā situācijā ir Hugo Hendriksons ar 953. numuru, kuram padevās kārtējais labais ideālais starts attiecībā pret konkurentiem. Ingus Supe otrajā vietā ar 946. numuru. Un kādas sekundes pusotra starpībā pašlaik ir Hugo Hendriksonu. Nu, tad arī visi pārējie šīs klases braucēji aiz līderu dueta. Tūlīt arī pirmā apļa beigas. Hugo Hendriksons, Ingus Supe. Ingus Supe mums startē no Moto Vidzemes motokluba un viņam 946. numurs, trešajā vietā Martīnas Jasjonas 785. numuru arī sīvā cīņā ar savu tautieti Ignās Benjussis. Un ja Martīnas Jasjonis ir no Agatas motokluba, tad Ignās Benjussis ir no Žemaitijas motokluba, protams, abi divi Lietuva. Un attiecīgi 5. vietā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra. Jā, līderi mūk projām, kā jau arī to gaidījām. Arī iepriekšējā braucienā abi divi bija pārāki par saviem konkurentiem šajā 125 divtaktaru kompānijā. Hugo Hendriksons un Ingus Supe. Pašlaik viņu šķir 1,4 sekundžu starpība. Un Hugo Hendriksons jau 8 reizes ir uzvarējis Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā, vai arēnu motokrosā. Tagad viņam tas ir 9. starts šajā 2026. gadā Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. Un arī līderu pozīcijās 953. numuram šajā 125 divtaktaru kompānijā. Un kur tad Ingus Supe iepriekšējā aplī bija daudz tuvāk viņš līderiem. Pašlaik neredzu, cik tālu aiz līdera ir Ingus Supe ar 948. numuru. Kārtējais aplis līderu izpildījumā tuvojas trases pēdējais sektors. Apli viņš veids 1 minūte līdzīgi un 5 simtdaļās. Hugo Hendriksons un VV Moto Racing Team ir palielinājis atstarpī salīdzinot ar pirmo apli pār Ingusu Supi līdz apmēram kādas 4 sekundes varētu būt atstarpī par pirmo un otro vietu. Jā, 4,3 sekundes starpība un trešajā vietā Martīnas Jasjonas. Nu, šādi braucot, Martīnas Jasjonas 785. numurs brauc pretī arī trešajai vietai 3 braucienu summā. Lietuvietis ar 785. numuru. Lai arī viņam ir vienāda punktu summa pēc 2 braucieniem ar Ignu Benjussi, bet pēdējais brauciens pašlaik ir labākā situācijā, pozīcijā Martīnas Jasjonas, 785. numurs, bet Hugo Hendriksons 953. numurs. Trešā braucienā
Arī šajā aplī iet projām no sava tuvākā sekotāja Ingos Supe. Jā, otrajā braucienā viņi tas mačojās vai katrā aplī, tad tagad Ingos Supe tomēr nespēja tikt līdzi Hugo Henriksona piedāvātām ātrumam trasē, un šī starpība jau būs domājums jau līdz 5 sekundēm pieaugs, salīdzinot ar iepriekšējo aplī, kad bija 4,2 sekundes. Jā, Hugo Henriksons un Ingos Supe, un starpībā ir 5 sekundes par pirmā un otro vietu. Un trešo vietu notur tik vajadzīgo trešo vietu Martīnas Jasjunas ar 785. numuru. Tas Martīnasam dos trešo vietu 3 braucienu summā. To ir jāfinišē trešajā vietā. Jābūt priekšā Ignasam Benilsim, savam tautietim ar 80. numuru, tad arī būs trešā vieta 3 braucienu summā. Divas minūtes, 20 sekundes, plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Un starpība. 6 sekundes jau ir Hugo Henriksons uzaudzinājis pār Ingosu Supi ar 946. numuru. Hugo Henriksons 953. Līdera pozīcijās, un cik viņu zaudēja Ingos Supe no Moto Vizemes. 6,8 sekundes. Ar katru apli pa pusotru sekundi ātrāks apļa garumā ir līderis Hugo Henriksons, un starpībā ar otro vietu pieaug par labu Hugo Henriksonam. Martīnas Jasjunas 3. vietā 785. numurs, un 4. vietā Ignas Benilsis Žemaitijā ar 80. numuru, un 5. vietā Gustavs Ozols ar 641 no Saldus bērnu jaunatnes centra. Un sešnieku noslēdz Emīls Mikserapsevičs, startē privāti ar 31. numuru. Arī viņš 2 reizes ir finišējis 6. vietā. Ingos Supe tā izfrēzēja šo starta taisnes nogriezni un virāžam iekļāvās. Jā, kritienu piedzīvo Ingos Supe un viņu pat apsteidz Martīnas Jasjunas. Martīnas Jasjunas izvirzās tagad 2. pozīcijā. Zaudēja vērtīgas sekundes Ingos Supe, izfrēzējot šo visai lēzeno starta taisnes pirmo labo virāžu un zaudēja 2. pozīciju. 946. numurs, bet 4. vietu Ignas Benilsis, līdz ar to pietuvojas arī Ingosam Supem, kurš tagad ir 3. pozīcijā. Bet līdz brauciena beigām mums ir viens aplis 125 junioriem. Ļoti pārliecinoši pretī uzvarēja brauc Hugo Henriksons ar 953. numuru. 2. vietā finiša aplī aizbrauc Martīnas Jasjunas ar 785. bet Ingos Supe 3. vietā ar 946. numuru. Ignas Benilsis 4. vietā 80. numurs no Žemaitijas motokluba Lietuva. Un tāds lūk ir finiša aplis braucēju izpildījumā.
Nākamajām braucienām gatavoties dāmas 8 minūtes plus 1 aplis dāmām. Arī trešais brauciens šīs dienas mums sacensību programmā. Finišā Hugo Henriksons. 9. uzvara. 25 punkti. Kopā 75 punkti. Tomēr finišā aplī otro vietu izcīna Ingus Sope. Viņam 22 punkti un 76 punkti kopā 3 braucienu summā. Un trešajā vietā Martīnas Jasjunas. 20 punkti viņam ir pietiekami, lai kāptu uz godā piedestālā trešā pakāpienā šajā 125 divtakteros, kur 4. vietu izcīnīja Ignās Benijusis ar 80. numuru. Viņam 56 punkti, 3 braucienu summā, un 5. vietā šodien ar 16 punktiem par 3. braucienu Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra motoklubā. Tā kā lūk, tāds mums ir mans atkal, tā jāsaka, neoficiālais vērtējums šajā 125 divtakteru junioru konkurencē. 8 minūšu brauciens dāmām, 8 minūšu brauciens plus 1 aplis un lūk, pēc 2 braucieniem 50 punkti Patricijai Bērziņai 733. numuram, Sārai Vinterei 44 punkti, un tā ir 2. vieta, un 3. vietā Aleksa Mauriņā ar 40 punktiem 288. numurs. Grīz starta barjerā. Un arī 3. reizi startu izceļ Patricija Bērziņa izceļ startu 733. numurs. 3. reizi šodien dāmu konkurencē 2. vietā. Jā, Sāra Vintere savu 4 takterīti 712. numurs. Un 3. vietā Aleksa Mauriņā ar savu 85. 288. numurs. Situācija nemainās salīdzinot ar iepriekšējiem braucieniem. Patricija Bērziņā, mūsu Eiropas čempionāta dalībniece 2025. gadā savu 125 divtakteri bija ļoti tuvu tam, lai izcīnītu bronzas godalgu 2025. gada Eiropas čempionāta dāmu konkurencē. Pēdējā posmā Slovākijā, diemžēl, kritiens, kvalifikācija, trauma un rezultātā 5. vietā viņai Eiropas čempionātā 2025. gadā. Tas bija 1. gads, kad viņa startēja Eiropas čempionātā dāmu konkurencē. Šogad, jā, kārtīgs treniņu process ziemas laikā, arī starts Latvijas iekštelpu čempionātā, un tad jau ar jaunām cerībām, ar izvirzītiem mērķiem par Eiropas čempionātu gatavojas Patricija Bērziņa startēt mums 2026. gada sezonā dāmu konkurencē. Protams, arī Baltijā iespēja robežās Latvijā, un galveno akcentu liek uz Eiropas čempionātu 2026. gadā. Patricija Bērziņa 1. aplī apsteidz Sāru Vinteri par 2,5 sekundēm. Un 3. vietā Aleksa Mauriņā līderei zaudē 5 sekundes pēc 1. apļa, kur 4. vietā ir Estere Jaņkalne no 979 Buba Racing Team, un 5. vietā Vanessa Čilsi, Jāņa Vinteram mototīm, 15 sekundes aiz līderes, aiz Patricijas Bērziņas. Patricija Bērziņā startē privāti, 733. numurs, klubs nav norādījis, tātad privāti startējuši no Patricija Bērziņa. 2. vietā Sāra Vinteri no Jāņa Vintera mototīm, 712. numurs. Un Aleksa Mauriņa, kurzemniece no MX Saldus ar 288. numuru 3. vietā, bet 4. vietā manis pieminētais motoklubs 979 Buba Racing, Estere Jaņkalna.
Patricija Bērziņai ātrākais apgalaiks starp meitenēm. Šajā braucienā 1 minūte 6 sekundes 4 desmitaļas. Un arī iepriekšējā aplī viņa veikusi ir ātrāk nekā tuvākā konkurente Sāra Vintere ar 712 numuru. Un tas izpaužas arī sekundēs starpībā starp 1. un 2. vietu. 3,3 sekundžu starpībā par labu Patricijai Bērziņai ar 733 numuru. Nu, kārtējais, jau 3. aplis dāmu konkurencē. Patricija Bērziņā 733, Sāra Vintere 712 numurs. Jau starpībā pieaugusi līdz 4 sekundēm. Un Aleksa Mauriņa ar 288 numuru 3. vietā. Estere Jāņkalna 4. vietā 147 numurs. Un 5. vietā Vanesa Čilsī. Startē no Jāņa Vinterā mototīma 999 numurs. Līderu duets nemainās. Patricija Bērziņa, Sāra Vintere. 4,5 sekundžu starpība. Un 3. vietā, ļoti stabili 3. pozīcijā. Aleksa Mauriņa 288 numuru no Emīks Saldus un motokluba. Un 3 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Un, protams, šādi braucot pretī uzvarai 3 braucienu summā, brauc pretī Patricija Bērziņā ar 733 numuru uz 2. vietu. Punktus krāja Sāra Vintere un 3. vietā Aleksa Mauriņa. Tāds izskatās goda piedestāls provizoriski tagad, kad līdz brauciena beigām paliek 2,5 minūtes plus 1 aplis dāmu konkurencē. Arī iepriekšējā posmā bija līdzīga situācija. Uzvarēja Patricija Bērziņa, 2. vietā Sāra Vintere un 3. vietā Aleksa Mauriņa. Un tagad, lūk, vēsturē atkārtojas. Pirmais trīnieks izskatās būs nemainīgs, salīdzinot posmā ar iepriekšējo posmu. Vēl 20. decembrī, kas notika šeit Speedzones arēnā, Latvijas arēnas čempionātā. It kā vēl 2025. gadā, bet šis ir 2026. gadā Latvijas iekštelpu čempionāts. Sākām iepriekšējā gadā, bet pabeigsim februārī ar 4. posmu. Un tad jau arī koronēsim karalieni. Pirmo čempioni dāmu konkurencē, motokrosā, iekštelpu motokrosā. Patricija Bērziņa un tad cik apļi vēl? Un 3 apļi vēl varētu būt, 3 apļi līdz brauciena beigām. 733 numurs un cik daudz tad Sāra Vintere zaudē. Nekur ļoti tālu pamukusi nav. 6 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Patricija Bērziņa un Sāra Vintere, 6 sekundžu starpība. Aleksa Mauriņā gan atpaliek no līderes. Jaņem vērā arī tas, ka viņa brauc ar 85-nieku mazo mocīti. Pagaidām vēl ar 125-nieku viņai pārāk ir braukt, jo 2 sezonas vēl noteikti jāizvada Aleksa Mauriņai ar 85 kubicentimetru mocīti. Un tad, ja viss ir ok, tad jau pēc kādiem 2 gadiem varēs skatīties arī Aleksa Mauriņā uz jaunu 125 divtakterīti un jau braukt jau dāmu konkurencijā 125 kubicentimetru mocītim. Estere Jāņkalna 4. vietā no 979 Buba Racing Team.
4. vieta viņai veidojās arī 3 braucienu summā, un tagad 2 apļi. 2 apļi līdz brauciena beigām līderei Patricijai Bērziņai. Un viņai arī 8 uzvaras pagaidām ir bijušas dāmu konkurencē. Iekštelpu Latvijas čempionātā motokrosā. Tad atkal veidojās 25 punkti, vēl vairāk nostiprināsies kopvērtējumā vadībā Patricija Bērziņa ar 733. numuru šodien trasē. Nu tātad, finiša aplī Patricijā Bērziņā un finiša aplī Sāra Vintere. 712. numurs ar 7 sekundžu deficītu līdz līderei, līdz Patricijai Bērziņai. Nu, ļoti izretinājušās ir meitenes savā starpā, tādas spriedzes. Pilns mačošanas nav par pozīcijām trasē, ne par vienu vietu. Stabili 3. vietā Aleksa Mauriņam ar 288. Neviena netraucēta 4. pozīcijā Estere Jāņkalna ar 147. numuru un 5. vietā Vanesa Čilsi, kura pirmo reizi startē mums iekštelpu motokrosā Latvijas čempionātā 999. numurs. Patricijā Bērziņa uzvar un līdz ar to atkal 25 punkti, kopā 75 punkti Patricijai Bērziņai, Sārai Vinterei 22 punkti un 66 punkti un 3. vietā Aleksa Mauriņa finišē ar 20 punktiem, tie 60 punkti un tātad pirmais trīnieks. Patricijā Bērziņā, Sāra Vintere un Aleksa Mauriņa ar mazu piebildīti, ka tas ir mans neoficiālais vērtējums. Wow, open, niknākā, ātrākā, dinamiskākā klase. Un jā, 50 punkti Mārim Pumpuram. Otrajā vietā ar 44 punktiem pēc 2 braucieniem Ričārds Alens Gaļcīns un 3. vietā Dāvis Līvs, 13. numurs, jā. Otrajā posmā neaizsniedzās līdz goda piedestālām un tagad lūk. Un nu ļoti neveiksmīgi sāk braucienu Dāvis Līvs. Nu šoreiz neiznāca viņam starts. Un Dāvis Līvs, jā, aizkavējās startā, nu pamatīgi kļūdījās pie starta barjeras 13. numurs. Nu, man tā izskatījās šeit no augšas, nu redzēsim, kā tas mums parādīsies vietu secībā. Un Dāvis Līvs. Jā, iepriekšējā braucienā viņš izcēla startu, un mēs viņu kronējam par otrā braucienā neoficiālo starta karali. Jo pirmajā braucienā bija tikai oficiālais starta karalis, tad lūk, 3. braucienā, nu, viņam tas starts tā īsti nepadevās. Redzēsim, kādā pozīcijā parādīsies Dāvis Līvs, tikmēr līderis atkal ir Mairis Pumpurs. Pērnā gada Latvijas čempions, Eiropas vicečempions 2025.
gada Open klases vērtējumā. Otrajā vietā Ričards Alens Gaļcins, pusotru sekundi zaudē Mārim Pumpurām, un trešajā vietā Matas Strasjāvičus no Lietuvas 777. numuru, kurš pagaidām dala 4. 5. vietu pēc 2 braucieniem. Dāvis Līvs ir tomēr ticis līdz 5. vietai, 13. numurs. Ir aizcīnījies līdz 5. vietai pēc neveiksmīgā starta, bet ārpus sešnieka ir Guntars Gaušis. Guntars Gaušis ir 7. vietā ar 47. 4. vietā Rudolfs Stankus no Saldus motokluba ar 515. numuru, un atkal kārtējais aplis un Mairis Pumpurs. Mairis Pumpurs, Motosport Racing Team, notur līderā pozīcijās. 2. vietā privāti startējošais Ričards Alens Gaļcins ar 737. un cīņu turpinā. Jā, mēģina atkal atrast savu ritmu trasē. Iepriekšējā braucienā 3. vietas ieguvējs Dāvis Līvs, bet arī šajā aplī lūk viņam 5. pozīcija. Priekšā ir gan Rudolfs Stankus ar 515. un 3. vietā Matas Strasjāvičus Lietuva, kurš arī startē privāti. Tagad Dāvim Līvam, tagad 2 apļi 5. pozīcijā, bet brauciens ir 10 minūšu brauciens. Vienīgais 10 minūšu brauciens plus 1 aplis tieši Open klases vērtējumā. Un Mairis Pumpurs, iepriekšējos posmos viņam arī bijušas ir tikai un vienīgi uzvaras. Šodien arī 2 uzvaras jau. Tātad 8 reizes viņš ir finišējis 1. vietā, bet starta karaļa tituls 1. braucienā tomēr nav Mairim Pumpuram. Startu viņš neizcēla 1. braucienā, līdz ar to starta karaļa balvu no MG Trade šodien saņems cits sportists šajā Open klases vērtējumā, un līdz ar to Mārim Pumpuram, ja viņš turpinās braukt līderā pozīcijās, balva pienāksies par uzvaru 3. posmā. Viennozīmīgi ātrākais apgalaiks arī šodien ir Mārim Pumpuram, ņemot vērā visus braucienus un visas klases, kuras šodien ir piedalījušās sacensībās. Trasī viņš ir sacensību laika gandrīz vienīgais, kas ir veicis ātrāk par 1 minūti. 1. braucienā par 1 minūti ātrāk brauc arī Ričards Alens Gaļcins, bet vienalga Mārim Pumpuram ir absolūti ātrākais apgalaiks šodien 18. janvārī šajā 3. posmā Latvijas čempionātā arēnas motokrosā. Joprojām 3. pozīcijā Matas Strasjāvičus no Lietuvas 777. Bet Dāvim Līvam izdodas pakāpties, jā, viņam izdodas pakāpties uz 3. vietu. 4. vietā Dāvis Līvs ar 13. starta numuru. Piektajā vietā Rudolfs Stankus, Saldus motoklubs tagad, un atgriezies savā, tomēr mazlietiņ pietrūkst. Jā, 1 sekundē tomēr. Gribēju jau teikt Guntars Gaušis, bet 6. vietā ir Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. Guntars Gaušis ir 7. bet tur ir 1 sekundžu starpība ar 6. vietu. 46 un 47 mačojas savā starpā par 6. vietu braucienā, un izskatās, kā Dāvis Līvs 3. vietā. Izdodas Dāvim Līvam pēc ļoti neveiksmīgā starta pakāpties līdz 3. vietai. Dāvis Līvs 13. numurs. No 2. vietai viņš zaudē daudz, 11 sekundēs, apsteidzā Matu Strasjāviču no Lietuvas, un tagad 3. vietā ir 13. numurs. Privāti startējošais Dāvis Līvs 5. vietā, Rudolfs Stankus ar 515. numuru.
Un joprojām cīņā par 6. 7. vietu. Jonas Dilis no Lietuvas ir priekšā 1 sekundi Gundaram Gaušim. Ojojoj, tur ir kārtīga karsta cīņa par 6. 7. vietu, 46. un 47. numurs. Mairis Pumpurs apsteidz Ričardu Alenu Gaļcinu par 12 sekundēm, stabila līdera pozīcijas 601. numuram. Un šoreiz labākais no Igaunijas braucieniem Timo Mots ir 8. vietā, 411. numurs. Labākā vieta viņam pirmajā braucienā 7. vieta, tagad Timo Mots ir 8. vietā ar 411. numuru. Mairis Pumpurs un Ričards Alens Gaļcins. Attiecīgi 13,9 sekundžu starpībā Mairis Pumpurs, Ričards Alens Gaļcins. Un Dāvis Līvs ir 3. vietā un pat ir pamusis projām no sekotājiem. Viņš ir cīnītājs no pēdējās vietas, gan arī startā aizcīnījās līdz 3. vietai un pat uzaudzinājis pārsvaru pār Rudolfu Stankus no Saldus motokluba 515. numuru. Un Matas Strasjāvičus pat atkāpjās uz 5. vietu. Matas Strasjāvičus vienu brīdi bija 3. vietā, tagad 5. vietā 777. numurs. Un lietuvietis Jonas Dilis notur 6. vietu, lai kā cenšas Gundars Gaušis pacelties uz 6. vietu. Joprojām 6. pozīcijā ir Jonas Dilis ar 46. numuru. Kad līdz brauciena beigām paliek 2 minūtes un 1 aplis. Open klasē pamazām atvadās no mums ar lielisku sniegumu atkal Maira Pumpura izpildījumā. Mairis Pumpurs, 601. numurs, pārliecinošs sniegums, jau 16 sekundžu pārsvars viņam ir par Ričardu Alenu Gaļcinu ar 737. numuru. Un lūk, arī Dāvis Līvs aizbrauc kārtējā aplī 3. pozīcijā, līderību zaudējot pusminūti. Pusminūšu starpība starp 1. un 3. vietu. Kā līdz braucienā beigām paliks tolīt 1 minūte un 1 aplis. Mairis Pumpurs. Varētu būt vēl 3 apli. Skatoties, cik ātri apli veica Mairis Pumpurs un arī iepriekšējā apļa laiku, tad, 3 apļi līdz braucienā beigām Open klases braucējiem. Ričards Alens Gaļcins 2. vietā, vēl vairāk zaudē Mairim Pumpuram no jau 18,8 sekundes, un 3. vietā Dāvis Līvs ir 3. vietā. 13. numurs, maģiskais cipariņš, ir veiksmīgs arī Dāvim Līvam, un Dāvis Līvs notur 3. pozīciju, kur 4. vietā Rudolfs Stankus no Saldus motoklubā ar 515. numuru. Cīņā par 6. 7. vietu Gundars Gaušis tomēr sāk zaudēt lietuvietim Jonas Dilis. Nav vairāk 1 sekundžu starpība, no jau starpībā pieaugusi līdz 6 sekundēm. Un izskatās, ka šajā braucienā Gundars Gaušis neizcīnīs 6. vietu, kādā viņš finišēja gan 1. gan 2. braucienā. Jā, 2 apli. Konkrēti 2 apli līdz brauciena beigām. Mairis Pumpurs un Ričards Alens Gaļcins. Vēl palielinās starpī ar Ričardu Alenu Gaļcinu, un tagad ātrākais apļa laiks šajā braucienā ir 58,5 sekundes. Un Mairis Pumpurs ir vienīgais, kas apli veicis Open klasē ātrāk par 1 minūti. Ričards Alens Gaļcins ir apli veicis precīzi 1 minūte un 1 desmitaļā, bet izbraucis no 1 minūtes. Viena apli ir tikai Mairis Pumpurs ar 601. numuru, kurš ir devies jau finiša aplī.
Aizbrauc pārliecinoši kā līderis finiša aplī Mairis Pumpurs no Motorsport Racing Team. Un līdz ar to brauc pretī 9. uzvarai 2026. gadā Latvijas čempionāta arēna motokrosā. Arī šodien ātrākais apgalaiks, tāpat, kā tas bija 2. posmā, Mairim Pumpuram bija absolūti ātrākais apgalaiks dienas garumā. Un patīkams pārsteigums ir tas, ka Dāvis Līls šodien varētu kāpt uz goda piedestāla 3. pakāpienā, 13. numurs. Dāvis Līls iepriekšējā posmā neaizsniedzās līdz goda piedestāla 3. pakāpienā, bet šodien lūk, 2 braucieni 3. vietā, tagad arī 3. vietā Dāvis Līls un finišā uzvarētājs 9. uzvara, ar ko arī apsveicām. Mairis Pumpurs izcīna uzvaru. Arī 3. posmā 3 braucienu summā. Motorsport Racing Team pārstāvis. Pērnā gadā Latvijas čempions un Eiropas vicečempions Open klasē 2025. gadā. 2. vietai pēc 22 sekundēm finiša līniju šķērso Ričards Alens Gaļcins, kurš startē privāti. Un tagad mums, finišam tuvojas pēdējā virāža, un tā ir 3. vietā. Dāvim Līvam 3. vieta, 3 braucienu summā. 2004. gadā, tas ir 21 gadu atpakaļ, Dāvis Līvs izcīnīja 4. vietu pasaules junioru čempionātā. 85 kubicendra klasē. 2026. gadā 18. janvārī viņš izcīnīja 3. vietu 1. Latvijas čempionātā arēna motokrosā. Izcīnīja 3. vietu un kāps uz goda piedestāla mums 3 braucienu summā. Pitbaiki. 8 minūšu brauciens plus 1 aplis. Jā, un šeit pitbaikos ir Matija Heinpolds no Moto Extreme ar 50 punktiem. 2. vietā Aigar Ut ar 44 punktiem. 97. numurs Mini Dart Racing. Un 3. vietā ar 38 punktiem ir Rasmus Konrad Bristol. Un tātad Igaunijas ar 58. numuru. Te vēl cīņa būs pamatīga par 3. vietu viennozīmīgi 3 braucienu summā, jo 36 punkti arī ir Aleksandra Hula. Un starts. Jā. Matija Heinpolda izceļ startu. Kristela Raba ļoti labi startēja. Šī simpatiskā dāmīte no Igaunijas uzreiz 3. pozīcijā. 2. vietā Ralfs Zemītis, kurām pavisam neveiksmīgs bija 1. brauciens, 2. brauciens arī ne tas labākais. Tagad atkal cīņā ar Matiju Heinpoldu ir Ralfam Zemītim ar 23. numuru. Par punktiem kopvērtējumā, jo 2 braucienu summā pagaidām Ralfs Zemītis ir saplusojis 31 punktu. Ļoti maz punkti. Turēsim īkšķi par vienīgo Latvijas pārstāvi šajā braucienā pitbaiku konkurencē. It kā Latvijas čempionāts, bet ir 12 Igaunijas pitbaiku meistari un tikai 1 Latvijas pārstāvis Ralfs Zemītis no motokluba Stende ar 23. numuru. Un lūk, pirmais trīnieks 1. aplī Matija Heinpolda, Ralfs Zemītis un Kristela Raba. 31. numurs. 3. vietā, 4. vietā Aigar Ut no Igaunijas 97. un 5. vietā Aleksandra Hula no Tikumecas motokluba Igaunijā 102. numuru. Tas ir pirmais aplis šajā 8 minūšu braucienā plus 1 aplis. Jā, Matija Heinpolda atkal sīvā cīņā ar Alfu Zemīti.
1 sekundžu starpība starp šiem diviem braucējiem, aizbraucot nākamajā aplī. Arī iepriekšējā braucienā abi divi mačojās. Rauls Zemītis pat pirmajā braucienā bija līderis. Līdz pat pēdējām aplim, kad mazā tehniskā kļūme pievīla viņu un finišā viņam tikai 9. vieta. Ralfam Zemītim. Otrajā braucienā viņš arī bija līdera pozīcijās un atkal kļūda un finišā viņam 4. vieta. Melnā dienā Ralfam Zemītim viennozīmīgi, jo atbraucot šodien uz arēnu, viņam bija līdera pozīcijas pitbaiku konkurencē ar 6 punktu pārsvaru par Matiju, 8 punktu pārsvaru par Matiju Heintpoldu. Un tagad, lūk, abi divi mačojas savā starpā, aizbraucot 3. aplī. 6 desmitaļu starpības starp 1. un 2. vietu Matiju Heintpoldu un Rauls Zemītis. Aigar Ut pakāpjas uz 3. vietu ar 97. numuru. Kristela Rābai zaudējusi 3. pozīciju un atkāpjas uz 4. vietu 31. numurs un 5. vietā Aleksandrs Kuva no Igaunijas ar 102. un 6. vietā Rasmus Konrād Bristol ar 58. arī Igaunija. Tāds pagaidām ir pirmais svešnieks pitbaiku konkurencē. Šajā pēdējā braucienā 3. posmā Latvijas iekštelpu čempionātā 18. janvārī. Tuvējās noslēgumā 3. posms, tiekāmies mēs 21. februārī uz 4. posmu, kad arī uzzināsim vēsturiski pirmos Latvijas čempionus un arī godalgotu vietu ieguvējus arēnu motokrosā. Jauns līderis un Rauls Zemītis pārņēma vadību braucienā, tāpat kā tas viņam izdevās 1. un 2. braucienā. Rauls Zemītis izvirzās līdera pozīcijās. 2. vietā Matija Heintpoldu no Igaunijas, kurš brauc pretī, uzvarēja 3 braucienu summā. Un Kristela Rāba saglabā 4. vietu aiz sava kluba biedra Aigar Ut ar 97. numuru. Jā, cerēsim, ka Ralfam Zemītim gan tehnika kalpos līdz finišam perfekti un arī viņš kļūdas nepieļaus. Un vismaz 3. braucienā varēs ņemt revanšu par pitbaiku meistariem no Igaunijas. Un tad vēl jāatliek lielais revanšs uz 21. februārim uz 4. posmu. Kad arī noskaidrosim uzvarētāju lielajā kopvērtējumā 2026. gadā. Rauls Zemītis jau ir apsteidzis Matiju Heintpoldu par 3,6 sekundēm. 3,6 sekundu starpība starp 1. un 2. vietu. 3. vietā Aigar Ut. 13 sekundēs zaudēja Ralfam Zemītim. Līderiem un Kristela Rāba pagaidām zaudē 2 sekundes Aigaram, atrodoties 4. vietā, 31. numurs. Uz 5. vietu pakāpjas Rasmus Konrād Bristol no Vabam Mati Racing motokluba Igaunijā, 58. numurs. Sāk veidot sev 3. vietu 3 braucienu summā. Tieši 58. numurs. Pirms šī braucienā viņam arī bija 3. labākā punktu summa un tagad 5. vieta. Pietiekami punkti, lai varētu viņš izcīnīt 3. vietu šajā 3. posmā pitbaiku konkurencē. Pusotrā minūtē, +1 aplis līdz brauciena beigām. Rauls Zemītis, 23. numurs, jau 5 sekundes ir priekšā Matija Heintpoldu no Igaunijas no Moto Extreme motoklubā ar 6. numuru. Aigar Ut notur 3. pozīciju, 97. numurs.
Un tur jau cīņa par 4.5. vietu Kristela Rāba un Rasmus Konrādu Bristol. Cīņā par 4.5. vietu, starpībai minimāla 1 sekunde starp šiem diviem braucējiem. Un izskatās, ka divi apļi vēl līdz brauciena beigām. Līderis Rauls Zemītis aizbrauc pēdējos 2 apļos speedbike konkurencē. Un tas arī pēdējais brauciens šodien mums 18. janvāri Latvijas arēnas čempionātā 2026. gadā. Matija Henfolda 2. vietā zaudēja viņam 2,5 sekundes, aizbraucot pēdējos 2 apļos. Aigar Ut notur 3. vietu, un tomēr Rasmus Konrāds Bristol pakāpjās uz 4. vietu ar 58. un Kristela Rāba līdz ar to atkāpjās uz 5. vietu. Otrā posmā 3. vietas ieguvēja Kristela Rāba no Igaunijas šodien neaizsniegsies līdz godā pjedestālam, jo Kristela Rāba pirmajā braucienā finišēja tikai 5. vietā, 2. braucienā 6. vietā, un punkti ir par maz arī skatoties uz 3. braucienu, lai iegūtu vietu uz godā pjedestāla 3 braucienu summā. Finiša aplī dodas Rauls Zemītis. 1 aplis līdz brauciena beigām. 23. numurām Ralfām Zemītīm no motokluba Strende. Cerams, ka šīs finiša aplis būs veiksmīgs. Ne tā, ka tas bija pirmajā braucienā, ka pusapli pirms beigām viņš apstājās trases tālājā sektorā un zaudēja līderā pozīcijas. Viņam ir 5 sekundžu pārsvars pār Matiju Henfoldu, kurš uzvarēja gan 1. gan 2. braucienā, un Aigar Ut notur 3. vietu aizbraucot finiša aplī. Līdz ar to Aigar Ut veido sev 2. vietu 3 braucienu summā. Punkti pietiek Aigaram, lai kāptu uz goda pjedestāla 2. pakāpienā. Bet vēl nav finišs. Gaidām finišu. Pēdējā aplī daudz kas var notikt. Šodien mēs jau to piedzīvojam, tā kā gaidām tagad finišu rūtāja no karogu, kādā secībā sarindosies un punktus iegūs braucēji. No Ralfam Zemītim izdodas 25 punkti ir izcīnīti. Rauls Zemītis finišē ar uzvaru 25 punkti. ...22 punkti. Aigar Matija Henfolda. 72 punkti, un tā ir uzvara šodien 3 braucienu summā. Aigar Ut finišē 2. vietā 3 braucienu summā. Nu, redziet, pēc manas neoficiālās matemātikas, vienmēr es pasaku neoficiālā matemātika, bet cipari ir bezskaislīgi. Vienāds punktu skaits cīņā par 3. vietu ir gan Ralfām Zemītīm, gan Igauniem Rasmus Konrādām Bristolam, bet labāks brauciens ir Ralfām Zemītīm. Pēc manas ātrās matemātikas tomēr uz godā pjedestāla 3. pakāpienā var kāpt mums Rauls Zemītis. Bet nu labi, pagaidīsim apbalvošanu. Šeit ir runā pat par 1 punktu. Nu ko, paldies braucējiem par emocijām trasē, par dinamiskajiem braucieniem, par spriedzes pilniem braucieniem. Un tagad maziņš pārtraukums, apkopojam rezultātus, un tad jau uzvarētāju apbalvošana šodien mums 3. posmā, 18. janvārī, Latvijas iekštelpu čempionātā 2026. gadā.